Lūdzu uzmanību. Mēs atrodamies Baņutas mēģinājumā. Tumša un tukša ir Nacionālās operas zāle. Piedodiet, es pārteicos. Gluži tukša viņa nav. Šur un tur ir redzamas dažas tumšas ēnas senlatviešu tērpos, kas seko savu kolegu gaitām uz skatuves. Ir savādi. No darba brīvie mākslinieki Baņutas mēģinājumos nesēžas konversācijas telpās, ne arī ģērbtuvēs kā parasti, bet zālē un klausas jau sen pazīstamo mūziku. Laikam gan Baņuta ir kāda savāda muzikāla vāra. Uz skatuves pašu laiku rit otrais cēliens. Pirmo cēlienu mēs nokavējām. Tas ir žēl, bet diriģents Jānis Kalniņš apsolījās speciāli jums, dārgie klausītāji, pēc beigām nospēlēt vēl dažus skatus arī no pirmā cēliena. Žēl tikai, ka diškunigaitis Ādolfs Kaktiņš ir jau kritis divkovjā ar vētru un aizgājis mājās. Viņu mēs šodien, diemžēl, vairs nedzirdēsim. Bet kaut gan viņš pats ir mājās, viņa pišļi vēl tagad guļ uz skatuves smagā sārkā. Pie viņa apraudāšanas pirmo reizi Nacionālā opera izlieto savu jauno papildu kori. Un jāsaka, tas ne tikai vien skaisti izklausas, bet arī vareni izskatās. Uz rožlapas izbūvētās skatuves režisors Zariņš viņus tā sagrupējis, ka liekas, visa senā Latviju zeme ir sanākusi apraudāt kritušo varoni. Rožlapa ir spēcīgs talants. Un viņš uzpūris uz skatuves varenu senlatvju pili. Vies salmu jumts, smagi ozola baļķi. Tie nav zīmējumi kā parastu skatuvēm, bet skatuviski veidojami 3 dimensijās. Grūti nosaukt rožlapu šajā skatā par dekorātoru. Šeit viņam piedienīgāks būtu skatuves arhitekta nosaukums. Un Zariņš arī Baņutā arī nesauc vairs par režisoru. Viņš esot inscenētājs. Un patiesi, kad mēs redzam šādu masu bildi, tad saprotam, ka režisora titulis šādam darbam ir panmās. Tā ir ātrā gleznošana ar dzīviem cilvēkiem kā režija. Kaut jūs redzētu, kā stāv goda sārta ap diškunigaišķa zārku. Cik vareni un cik sāpīgi izteiksme izskatās ceļās nokritušas skatuves priekšpalā ļaudis ar stāvošo ļaužu mūri uz paaugstinājuma aizmugurē. Netiešām. Es visu to nevaru pat izstāstīt. Tas ir savādi, ka man reportāža jāsāk tieši ar vistraģiskāko skatu visā operā. Bet šis skats ir tik spēcīgs un tik iespaidīgs, ka nenožēlosim to. Pašlaik koris sāk dziesmu Vai manā tēvzeme. Tas jums ir katrā ziņā jādzird. Un kaut jūs ar neredzētu bildi, jūs sapratīsiet. Es pārslēdzu mikrofonu uz skatuvi.